Ir sestdienas rīts, 10:11. Jūsu televizora ekrānos kanāls Rīga TV 24 un automotoraidījums numur 2. Šodien raidījumā soda kvītas par ātrumu pārsniegšanu Latvijā turpmāk saņems arī citu Eiropas Savienības valstu ātrumu pārkāpēji. No 2016. gada 1. janvāra izmaiņas autotirdzniecības noteikumos. Autotehniskais centrs Latīna Liepāja. Hidroneks, hidrauliskās sistēmas, projektēšana, tirdzniecība, servis. Izrādās, ka vēl līdz oktobra mēnesim šajā gadā ārzemju transporta līdzekļu vadītāji, kur pārkāpa satiksmes noteikumus un konkrēti brauc ātrāk par atļauto braukšanas ātrumu un iekrita, tā teiksim, uz radariem, nesaņēma sodu. Viņiem pat netika viņš izrakstīts. Kā tā tagad bija? Un kas ir mainījies? Šeit ir jāprecizē. Pēc būtības mainījies tikai tas, ka Eiropas Savienībā ir vienota regula, kura nosaka, ka mums ir tiesības informēt pārkāpēju, kurš ir citā valstī. Aktuālākais mums ir Lietuva, Igaunija, bet arī, protams, citas Eiropas valstis par to, ka tāds sods ir piemērots. Līdz ar to mēs sākām sūtīt šos te paziņojumus par to, ka ir sastādīts protokols un ka ir piemērots sods. Tad notiek informācijas apmaiņa. Ne jau tikai Latvija sūta visām Eiropas valstīm, es domāju, Lietuva, Igaunija arī pārējās Eiropas Savienības valsts sūta šo informāciju mums. Tieši tā. Tās valstis, kuras pievienojās šai te kopējai datubāzei, viņas jau kādu laiku atpakaļ sūta mums tādu pašu informāciju par tiem sodiem, kas bija piemēroti ārvalstīs. Tas ir juridiski liels sasniegums, pie tam Eiropas Savienības ietveros šīs smagās likumdošanas mašīnas ietveros, tas ir varbūt pat ātri, bet kāda jēga no tā? Spānis paņem, ierāmē to Latvijā pārsniega to ātrumu, to cedeli ierāmē zem stikla kādā rāmītī un dzīvo tālāk. Teorētiski tas ir iespējams, bet vismaz puse no pārkāpējiem samaksā apzināti, jo šī informācijas apmaiņa lielā mērā atgādina cilvēkiem, ka viņam tāds sods ir, un tie vadītāji, kas atkārtoti vēlas braukt Latvijā, viņi pārsvarā maksā. Tāpat arī, kā rāda statistika, arī mūsu vadītāji par pārkāpumiem Lietuvā un Igaunijā maksā. Cik es zinu, Eiropas Savienībā šāda informācijas apmaiņa par izdarītiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem ir ne tikai par ātrumu pārsniegšanu. Tur ir gan runāšana pa mobilo telefonu, alkohols un, man liekas, vēl kaut kas. Jā, tur ir luksafors, braukšana alkohola reibumā, ātrums un runāšana pa mobilo telefonu tieši tā, bet mēs pagaidām sūtām tikai un vienīgi īpašniekam par ātruma pārsniegšanu pie tam, ko esam fiksējuši ar fotoradariem. Vai jūs zinat, kuriem Latvijas vadītājiem ir šādi pārkāpumi Eiropas Savienības teritorijā? Teiksim, ja es izdaru Spānijā, Francijā, jebkur citur Eiropas Savienībā ātruma pārkāpumi, jūs šo informāciju ziniet šeit Latvijā? Mēs sūtām par tiem pārkāpumiem, ko izdarīja ārvalstu pilsoņi. Savukārt mums sūta par tiem pārkāpumiem, ko izdara mūsu pilsoņi ārvalstīs. Latskungs, kad jūs prognozējat, kad varētu Latvija sāk sūtīt un mūsējie saņemt par pārkāpumiem, par mobilo telefonu lietošanu, par alkoholu, par sarkano gaismu? Pagaidām tas plānos nav, jo tajā gadījumā nevar atrast mašīnas īpašnieku. Attīstīsies datubāze, sāksim ar to, ko mēs tagad varam, un pēc kaut kāda laika varbūt arī sūtīsim pārējās. Melnā gada laikā, pa melnu ceļu, kāja melns cilvēks. Un melnā statistika gatavojas vēl vienam melnam ierakstam.
Bet par laimi cilvēkam bija balta, atstarojoša veste. Redzams, tātad dzīvs. Maigoni ilgais vai beigāt no parāda? Man vienmēr dzīvē veicies, vienmēr. Un arī šobrīd bija tāda sajūta, ka es tikšu cauri sveikā. Es tā kā agrāk arī esmu braucis bez otstas, bet iekritu. Un ar savu neapdrošināto mašīnu ieskrēju taisni džipā. Tagad jāmaksā, es nemaz nezinu, kur lai ņem tik daudz naudas. Bet es samaksāšu parādu. Brauciens bez octa nozīmē, ka zaudējumi par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu tiek sekti no paša kabatas. No 2016. gada 1. janvāra stāsies spēkā kādi būtiski noteikumi auto tirdzniecībā. Un tajā kārtībā, kādā automobīļi turami uz plačiem, kur viņi tiek pārdoti. No 1. janvāra stājās spēkā grozījumi transporta līdzekļu tirdzniecības noteikumos. Praktiski tie grozījumi neko jaunu neparedz, bet tikai precizē jau esošās prasības. Un papildus tiek noteiktas prasības komersantiem, lai ievērotu patērētāju tiesības. Vai tie ir tādi Latvijas noteikumi vai visas Eiropas? Nē, šie noteikumi attiecās uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, kas nodarbojās ar transporta līdzekļu tirdzniecību. Kad pārmēneši atpakaļ par šo jautājumu bija diezgan plaša diskusija, tieši arī autokomersantu vidū, kas tad ritīgi ir pieņemts un tas, ka tur gluži nav izmaiņas, man gan likās, tur diezgan daudz izmaiņu. Varbūt tad sāksim palēnām izskaidrot šīs nelielās izmaiņas, kas tur ir. Teiksim, tiek precizēta prasība komersantiem uzrādīt platību kvadrātmetros, cik liela ir tirdzniecības teritorija. Šī prasība nav neizpildāma, un arī šobrīd tirdzniecības teritorija komersantiem ir jāiezīmē, norobežojot no pārējās apkārtējās vides. Un šajā gadījumā ir vienkārši papildus jāuzrāda platība kvadrātmetros, kas ļautu tiesību aizsardzības iestādēm orientējoši saprast, cik tad kādā apjomā komersants var nodarboties ar transporta līdzekļu tirdzniecību. Papildus tam komersantam ir noteikts skaidrāk, kas arī jau līdz šim bija jādara, jāreģistrē transporta līdzekļu tirdzniecības vieta, ja tās adrese atšķirās no komersanta juridiskās adreses, kā nodokļu maksātāju struktūra vienība. Arī tas nav jaunums, tas tikai precīzāk tiek pateikts noteikumos. Papildus pieņemot transporta līdzekļu tirdzniecībā, komersantam būs jāuzrāda reģistrā cena, par kādu tad viņš no iepriekšējā īpašnieka šo transporta līdzekli ir pieņēmis tirdzniecībā. Arī tas jau faktiski komersantam atskaits valsts ieņēmuma dienestam bija jāsniedz arī šobrīd. Tas nav nekāds jaunums. Attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzību var minēt, ka komersantiem šobrīd, kā jau mēs esam redzējuši, visi komersanti pārdodamā transporta līdzekļu veistiklos ievieto paziņojumu par cenu un aprīkojumu. Šobrīd šī prasība tiek noteikti tās minimālās prasības, kādai informācijai tad jābūt šajā cenā, jo nereti komersanti mēdz slēpt automobīļu identifikācijas numuru, tas, lai patērētājs nevarētu veikt pārbaudi, odometru rādījumu pārbaudi kādos licencētos uzņēmumos. Šajā gadījumā ir noteikts konkrētas prasības, tas ir, kad ir jāuzrāda automobīļu identifikācijas numurs, nobraukums, informācija par drošības sistēmām. Komersanti nereti uzrādīja informāciju, ka transporta līdzeklis ir aprīkots gan tur ar ABS, gan ar drošības spilveniem, taču neatzinās, vai šīs drošības sistēmas ir pārbaudītas. Un nereti tas lika patērētājiem vilties, jo beigās šīs sistēmas nestrādā. Tad šobrīd noteikumi paredz, ka komersantam informācija par drošības sistēmām ir jāuzrāda arī cenu lapā, kas novietotais automobīļu veistiklu. Attiecībā uz tirdzniecības teritoriju ir precīzi noteikts, ka tirdzniecības teritorijā nedrīkst atrasties citi transporta līdzekļi, kur nav pieņemti tirdzniecībā. Tātad teritorijā var būt tikai tie transporta līdzekļi, kas ir noteiktā kārtībā pieņemti tirdzniecībā. Tas arī ir, lai ievērotu patērētāju tiesības un patērētājiem ienākot veikalā ir jābūt pārliecinātam, ka visu šo preci, kas ir izvietot veikalā, var iegādāties. Attiecībā par šiem grozījumiem jāsaka, likums ir likums un tas ir jāievēro. Ir arī kaut kas tāds, arī likums, bet par ko cilvēki varētu būt apmierināti, priecīgi.
Es domāju, ka no šiem jautājumiem, kas atšķirībā no iepriekšējās kārtības atvieglot komersantiem dokumentu noformēšanu, būtu tas, ka rēķins uzziņa, jeb kā pēc 1. janvāra tā būs īpašumtiesība apliecība, netiks noformēta uz speciālas veidlapas, uz stingrās uzskaitas veidlapas, bet tā tiks izdrukāta uz baltas A4 formāta lapas. Jaunam ieguvējam šīs dokuments pat nebūs jāiesniedz CSDD, jo tiešsaistē ar komersantu, ar transporta līdzekļu tirzniecības uzņēmumiem CSDD informatīvajā sistēmā transporta līdzekļu reģistrā tiks izdarīta atzīme par īpašumtiesību nodošanu jau konkrētajam ieguvējam. Informācija par ministru kabineta grozījumiem minētajiem ir pieejama ministru kabineta mājaslapā un arī CSDD mājaslapā varat iepazīties ar izmaiņām normatīvajos aktos. Atstarotāji dzīvo ilgāk. Ja esi gadījies tumsā uz ceļa nejauši, visdrīzāk tev līdzi ir mobilais tālrunis. Izmanto to, parādi citiem, kur atrodies. Firma Hydronex pārdod un remontē hidrauliskās sistēmas un to sastāvdaļas. Projektē, uzstāda un veic servisu. Firmai Hydronex ir 3 tirzniecības un servisa centri – Rīgā Skandu ielā 13, Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā 15A un Krustpils pagasta Asnātos. Servisa centros izgatavo hidrauliskās šļūtenes, kā arī var iegādāties hidrauliskos sistēmu sastāvdaļas un eļļu. Darba laiks no 8 līdz 18, nepieciešamības gadījumā iespējams 24 stundu servis. Firma Hydronex. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina. Mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Pēdējās dienās es skatos, ka Latvijas valstī mēs svinam daudz jubilejas. Un, ziniet, tikko atbraucot uz Liepāju, es sapratu, ka arī man un arī firmai Latīna, kravas auto speciālistiem, ir arī jubileja. 10 gadi kopš Latīna ir Liepājā. Šobrīd Latīna autotehniskais centrs. Kaut gan no sākuma tas tika kautrīgi dēvēts par auto remontu darbnīcu. Jebkurā gadījumā vaina nav vienkārši formulējama. Tātad Latīna autotehniskais centrs Liepājā. Jā, Latīna tehniskais centrs Liepājā jau darbojas kopš 2005. gada. Mēs veicām kravas automobīļu diagnostiku, remontu, apkopes, kā arī tirgojām rezerves daļas kravas automašīnām, to piekabēm, puspiekabēm. Jaunums pēdējā gada laikā ir, kad sadarbojamies ar kompāniju Granīti un tirgojam arī detaļas traktoriem. Latīna ir autorizētais servis vairākām autoražotāju firmām MAN, Iveco, Maz, Vapco, Knorr Bremse, BPV, SAF, Ebersprecher, Webasto un citām vēl firmām. Autorizētais servis partners nozīmē to, ka Latīna var veikt garantiju un pēcgarantiju remontu minētajām automašīnām un piekabēm. Riteņu savērsuma regulēšana vieglajiem automobīļiem ir ļoti nopietna lieta. Savukārt, kravas autiņiem es nebūtu visos servisos neesmu redzējis riteņu savērsuma regulējumu. Šobrīd es viņu redzu pie jums. Liekas, ka nesen iegādājos. Jā, tieši tā. Latīnas tehniskajā centrā Liepājā šis stends mums ir uzrādījies nesen. Un tas ir lāzera stends, ar kuru var regulēt kravas automašīnām, to piekabēm, puspiekabēm, autobusiem, savērsumu, asu novietojumu pret rāmi. Vai tas ir tikpat būtiski kā vieglajām automašīnām? Ja varbūt tas ir pat vēl būtiskāk, jo kravas automobīls, ja viņam kaut kas nav kārtībā, vai aiziet viņš pa kreisi vai pa labi, vai sāk gāzties, var nodarīt daudz lielāku skādi. Tieši tā, kravas automobīlim visas rezerves daļas ir daudz dārgākas nekā viegliem automobīļiem, tāpēc ir svarīgi, lai ritošā daļa būtu ideālā kārtībā un nerastos lieki izdevumi. Līdz šim kravas auto
pārsvarā regulēja tikai priekšējā tilta savērsumu. Bet, kā zinām, svarīgāk ir arī visas pārējās automašīnas ģeometrijas regulēšana. It sevišķi svarīgi regulēt savērsumu ir automašīnām, kam ir neatkarīgā piekari, kā piemēram autobusiem. Tikpat svarīgi ir veikt regulēšanu piekabēm un puspiekabēm, kam ir 3 un vairāk asis. Ar lāzeru mērīšanas iekārtas palīdzību tiek izpildītas sekojošas funkcijas: riteņu savirzes pārbaude un nepieciešamības gadījumā tās regulēšana, riteņu samgāzuma pārbaude, stūrējumā riteņu pagriešanas ases garantgāzuma pārbaude, stūrējumo riteņu pagrieziena leņķa attiecības pārbaude, transporta līdzekļu asu nobīdes attiecībā pret tā rāmi pārbaude, transporta līdzekļu asu sašķiepšanās attiecībā pret tā garenasi pārbaude ar nepieciešamības gadījumā tai sekojošu regulēšanu. Un tomēr es gribu saprast, kāpēc kravas automobīļu visu parametru samērīšana un regulēšana agrāk nebija tik populāri, viņi praktiski neizmantoja. Taču zināja, ka var veikt visus šos mērījumus un regulēšanas. Jā, varbūt cilvēki nepievērš tik lielu uzmanību izdevumiem, kas rodas nepareizas riteņu ģeometrijas rezultātā. Bet īstenībā tā ir daudz lielāki izdevumi nekā viegliem automobīlim. Kā piemēram, riepa smagai automašīnai maksā vismaz 5-6 reizes dārgāk nekā viegliem automobīlim. Tā kā pietiekoši bieži apmeklēja Latina autotehnisko centru, jeb kā man viņa tā mīļi liekas visu laiku joprojām autodarbnīca, kravas automobīļiem un specializētai tehnikai. Es esmu pamanījis jau vairākus gadus atpakaļ, ka Latina Rīgā strādā ar Vapko Vurt universālo kravas auto testeri. Tad, ja jūs esat multibrandu servis, tad praktiski ar visām automobīļu markām jūs varat nodarboties ar diagnostiku, un to šis Vapko Vurt testeris pieļauj. Līdz ar to, kad ir tik plašs automobīļu klāsts un dažādas markas, vajadzētu katram automobīlim savu testeri. Bet mēs esam iegādājušies Vapko Vurts testeri, kurš ir universāls un derīgs visiem automobīļiem, kā arī piekabēm un autobusiem. Ar speciālistu apmācīšanu nav bijis problēmas. Es zinu, kādreiz vīri, kas peld diagnostikas plašumos, kādreiz ir grūti regulējami paši. Apmācības problēmas nav bijušas. Cilvēki ir labi apmācīti mums, kas labi māk apieties ar šo testeri un diagnosticēt problēmas automobīlī. Testerī ir arī dažādi problēmu risinājumi, kur meistars var apskatīties un atvieglot savu darbu. Ir vēl daži jaunumi, kas ir aktuāli Liepājas Latinas veikalā, ko es gribētu pieminēt. Dotajā gadījumā lielākais jaunums būtu, ka esam sākuši atkal tirgot kravas automobīļu un piekabju riepas. Un dotajā brīdī ir akcija uz kormoranu riepām, kas ir Michelin grupas brands. Un nopērkot 4 kravas automobīļu vai piekabas riepas, servisā to uzmontēšanu veiksim bez maksas. Tuvojoties ziemai, ir aktuāli arī Vapko gaisa sausinātāja akcija, manu filtru akcija, kā arī akumulātoru akcija, kas ir ļoti svarīgi ziemas periodā. Ne jau tikai Vapko gaisa sausinātāji un citu filtri, kuriem ir akcija, ir Latinas veikalā Liepājā, bet arī daudz citu, es pat teiktu, vesels lēnums, daži ne dažādu ziemas priekšmetu, šķidrumu un visu tādu veidu nepieciešamu lietu autotransportam. Tieši tā kā tuvojas ziemas sezona, ir aktuāli pārbaudīt autotehnisko stāvokli atbilstībai ziemai, pārbaudīt riepu protektorus, pārbaudīt akumulātoru darbību, autonomo krāsniņu funkcionēšanu, tosolu blīvumus, logu šķidrumus nomainīt. Protams, to visu iespējams izdarīt mūsu servis centrā. Visi šie pakalpojumi un rezerves daļas, par kuriem mēs centāmies jums smalki izstāstīt, saņemam šeit, Latina, Liepāja, autotehniskajā centrā, Liepājā Brīvības ielā, 146A. Un bez šaubām arī Latinas centrālajā mītnē, Rīgā, Kurzemes prospektā 23. Esam Rīgā, Hidroneks centrālajā mājvietā, Imantā. Atrast ļoti vienkārši. Braucam garām vecai radiotehnikai, pa Kurzemes prospektu ieraugam McDonaldu un pie McDonaldu griežam iekšā. Ielā ar skaņu nosaukumu Skandu iela. Ja kāds nezina, kas ir skandas, tad es varu pateikt, vecos laikos tā sauc skaņas tumbas, par kurām skaņa nāca ārā. Tad Skandu ielā Hidroneks. Centrālā
mājvieta un arī tirdzniecības un darbības vieta. Jā, šeit mums ir centrāla atrašanās vieta, šeit mums ir veikals, hidropievadu izgatavošana, veicam gan arī piegādi klientam. Klienti atbrauc pie jums? Ne jau katram piebrauc klāt? Protams, lielākoties klienti brauc pie mums, un mēs pēc parauga izgatavojam jaunas hidropievadus. Jāpiebilst, ka šeit ir arī kantoras, ja kādam vajag satikt vadību, grāmatvedību, sakārtot papīrs, tad arī tas notiekās šeit. Tā noliktava no vienas puses it kā nav liela, bet tai pašā laikā esam ar tevi iepriekš skatījušies, praktiski ir pilnīgi viss, kas ir nepieciešams hidrosistēmām. Nekas nav tāds, kad kāds atnāk un saka, man teikt jāpasūt, saka, pagaidiet nedēļu. Tādi gadījumi nav. Protams, ir. Nekad viss nevar būt uz vietas. Bet tas noteikti ir kaut kāda īpaša izņēmuma gadījuma. Pārsvarā lielākoties visas rezerves daļas mums ir uz vietas, bet, protams, gadās gadījumi, kad ir kaut kas jāpasūta. Ja kādam ir nepieciešams hidrosistēmas, tā teikt, no nulles, kāda laboratorija vai darbnīca, grūti pateikt, bet kur ir vajadzīgi hidrosistēmas, jūs viņus arī uzprojektējat, tā kā no projekta līdz atslēgu nodošanai, arī varat izpildīt to vingrojumu? Jā, protams, mēs to darām. Pašlaik tiek projektēts pāris iekārtas, kuras tiks klientam uzstādītas un nodotas ar visu dokumentāciju. Tajā brīdī viss ir laimīgi. Paiet kāds mirklis, izrādās, ka šīs sistēmas arī jāapkalpo. Jā, mēs slēdzam arī ar klientiem apkalpošanas līgumus. Tas ir viens no galvenajiem nosacījumiem, lai varētu sniegt arī garantiju šīm iekārtām. Bet nepieciešamības gadījumā, ja kādam tā iekārta ir, kuru ne jūs esat projektējuši vai uzstādījuši, arī tāds jūs esat mieru apkalpot? Jā, protams, visi klienti laipni aicināti un varam veikt pēc garantijas apkopes, jebkāda veida apkopes. Tātad 24 stundas diennaktī, bez šaubām ir darba laiks, un pēc darba laika ir speciāls telefons, kurš tiek tad arī izsaukts. Kā jau visām nopietnām firmām, kas nodarbojas ar šādām lietām, ir jābūt tīklam, vai vismaz jāveido savu tīklu Latvijā. Jā, esam sākuši veidot arī savu veikalu tīklu. Pašlaik mums ir 2 veikali bez Rīgas. Tas ir Aizkraukla un Jēkabpils, kur tiek veikti tie paši darbi, kas šeit centrālajā noliktavā Rīgā. Cilindru remonti, šļūteņu izgatavošana, kā arī 24 stundu servisi. Noliktavas Aizkrauklē un Jēkabpilī vairāk standartizēts, nav tik milzīgi apjomīgs kā šeit. Lielākie apjomi mums glabājās Rīgā. Nepieciešamības gadījumā nākošā dienā aizsūtam uz mūsu filiālēm. Bet ir arī vēl tāda lieta, kā cilindri, štoki, kas arī varbūt ir izdiluši vai bojāti tā, ka viņi ir vai jāatjauno vai jātaisa no jauna. Vai visās 3 šajās, tu viņus sauc par noliktavām, mēs gandrīz vai sauc par noliktavām darbnīcām. Vai visās šajās 3 vietās Rīgā, Aizkrauklē un Jēkabpilī ir pieejami arī virpotāju pakalpojumi? Jā, protams, tas ir viens no mūsu galvenajiem darbības veidiem – cilindru remonts. Un cilindru remontu veids visās 3 filiālēs. Ar kādiem materiāliem jūs strādājat? Es ceru, tie ir Eiropas materiāli. Visi materiāli, kas mums ir, nāk tikai un vienīgi no Itālijas. Hidrosistēmas ir ļoti dažādas. Tās ir ne tikai traktoriem, kravas automobīļiem, bet ir arī medicīnā, pārtikas rūpniecībā, vai jums arī ir šādi materiāli, jo zinu, ka tur ir īpaši diezgan pasmaigas prasības. Jā, varam piegādāt hidropievadus ar visiem certifikātiem, kas ir paredzēti pārtikai un medicīnai. Tāpat pašlaik mēs piedāvājam nerūsējošā tērauda savienojumus, kas ir paredzēti gan medicīnai, gan pārtikas rūpniecībā ar visiem certifikātiem. Arī šļūtenes, kuras izmanto hidrauliskos savienojumus, ir dažādi parametri. Benzīnu neļas izturīgas, ļoti augsts spiedienu, zemu temperatūru izturīgas. Šis spektrs. Visas šļūtenes ir benzīneļas izturīgas, ir tikai atšķirība temperatūrās. Kāda ir paredzēta zemām temperatūrām, kāda ir augstākām. A spiedieni? Spiedieni, protams, ir atšķirīgi. Un viena no centrām lietām pie hidrosistēmām ir eļļa. Tātad tā, kas plūst hidrosistēmās. Vai arī šo jūs piedāvājat? Un kas tā ir par eļļu un ar kādiem parametriem? Hidraulisko eļļu klāsts ir ļoti liels. Paši pasūtām eļļu Vācijā un priekš mums viņa tiek fasēta kannās. Tāpat arī tirgojam motoru eļļu. Pārsvarā tas ir totāla produkts. Tās visas ir augstas kvalitātes hidrosistēma eļļas.
Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datu nesēji. Izplatītais Baltijā TX Latvija.